Vienas lapas garais memorands, ko Vašingtona nosūtīja, nostādīja Irānu pretī zaudējumam, no kura Teherāna visvairāk baidījās. Bagātinātā urāna nodošana, kodola attīstības iesaldēšana un atteikšanās no kārtas, ko režīms izmantoja, lai draudētu Persijas līcim. Šajā ceturtdienā, 2026. gada 7. maijā, Amerikas Savienotās valstis ne tikai apspriež Hormuza šaurumu atvēršanu vai pagaidu bombardēšanas pārtraukšanu. Tagad prasības skar Irānas varas kodolu. Trumps piekrīt daļēji mazināt spiedienu, dot iespēju 30 dienu sarunām un ļaut tirdzniecībai atkal atsākties. Bet viņš pieprasa, lai Irāna pārtrauc pārvietot kodolmateriālus, pieņem moratoriju bagātināšanai un pat izved bagātināto urānu no valsts. Teherānai tas nav tehnisks sīkums, tā ir galvenā politiskā ieroča iznīcināšana, kas līdz šim noturēja režīmu pie varas. Es tev visu to tūlīt pastāstīšu, bet tagad tu noteikti vēlēsies abonēt kanālu, lai turpinātu būt labi informēts. Seko līdzi reāla laikā, ar augstāko žurnālistikas kvalitāti, kādu jebkad esi redzējis, atbilstoši Milsona Alvesa uzticamības standartam. Projekta brīvība apturēšana, kas sākotnēji šķita Irānas īslaicīga uzvara, beigās atklāja vēl lielākas lamatas. Saudarābija atteicās ļaut izmantot princa sultāna aviobāzi un savu gaisa telpu, tādējādi apturot amerikāņu operāciju, kuras mērķis bija pavadīt kuģus un atvērt Hormuzu. Irānas režīms mēģināja šo pauzi pasniegt kā Vašingtonas vājuma pazīmi, taču aizkulisēs Amerikas Savienotās valstis mainīja savu mērķi. Tā vietā, lai paļautos tikai uz bāzēm Persijas līcī, viņi sāka tieši izdarīt spiedienu uz Irānas kodolprogrammu. Tieši šajā brīdī krīze pavērsās pret Teherānu. Irāna vēlējās apspriest jūras ceļus, sankcijas un ekonomisko atvieglojumu. Trumps uzlika uz galda tieši to vienīgo lietu, ko režīms nebija spējis panākt. Nezaudēt savu spēju izmantot bagātināto urānu kā dzīvības apdrošināšanu. Saudarābijas atteikums nāca pēc tam, kad Trumps sociālajos tīklos paziņoja par projektu brīvība. Bez pilnīgas koordinācijas ar Persijas līča sabiedrotajiem, Saudarābijas bažas bija tiešas. Ja Amerikas Savienotās valstis izmantotu Saudarābijas teritoriju, lai ar spēku atvērtu Hormuza šaurumu, Saudarābija varētu kļūt par Irānas raķešu, dronu un diversiju mērķi. Teherāna to zina un vienmēr ir izmantojusi šīs bailes. Režīmam nav jāuzvar ASV jūras spēki, lai radītu spiedienu. Pietiek pārliecināt Persijas līča valdības, ka jebkurš atklāts atbalsts Vašingtonai var dārgi maksāt. Taču šī pauze Trumpu no krīzes neizveda, gluži pretēji. Tā ievirzīja Balto namu vēl stingrākā kursā. Projekts brīvība bija vērsts uz jūru, bet memorands uz režīma sirdi. Jūras operācija varētu pavadīt kravas kuģus, aizsargāt naftas tankuģus un mazināt blokādi Hormuza šaurumā. Savukārt kodola prasība var sagraut šantāžu, ko Teherāna veidojusi gadiem ilgi. Bez bagātināta urāna, bez brīvības bagātināt, bez pazemes objektiem, kas darbojas ārpus kontroles, un bez iespējas slēpt aprīkojumu, Irāna zaudē rīku, ko tā izmantoja, lai pasaulē paziņotu, ka jebkurā brīdī var šķērsot bīstamu robežu. The Wall Street Journal publicēja smagāko amerikāņu prasību versiju. Šajā priekšlikumā Irānai būtu jāpiekrīt kodola bagātināšanas aizliegumam uz 20 gadiem un jānodod viss bagātinātais urāns. Publiski paziņot, ka tā necenšas iegūt kodolieročus, demontēt Fordovas, Natanzas un Isfahānas objektus, pārtraukt pazemes kodoldarbus, piekrist pārbaudēm pēc pieprasījuma un ciest sodus, ja tiek pārkāpts līgums. Axios versija ir īsāka, bet arī sasniedz to pašu būtību. Saskaņā ar šo informāciju Baltais nams uzskata, ka ir tuvu saprašanās memorandam. Vienas lapas dokuments, lai izbeigtu karu un sāktu detalizētāku sarunu posmu. Un Savienotās valstis piekristu atvieglot sankcijas, atbrīvot miljardiem dolāru Irānas iesaldēto līdzekļu un ļaut atsākt tranzītu caur Hormuza šaurumu. Šis sākotnējais līgums atvērtu 30 dienu logu plašākam vienošanās noslēgšanai. Risks ir acīm redzams. Teherāna varētu mēģināt izmantot šīs 30 dienas, lai atvilktu elpu, pārkārtotu savus maršrutus un pieprasītu jaunus pagarinājumus. Viseksplozīvākais šīs versijas aspekts ir iespējamā bagātinātā urāna izvešana no Irānas. Režīms jau vairāk kārt ir paziņojis, ka neakceptēs šī materiāla nodošanu, un tieši tāpēc šī prasība ir tik svarīga. Bagātinātais urāns nav tikai tehnisks elements, tas ir fizisks pierādījums Irānas spējai uzturēt pasauli modrībā.
Ņujorkas laikraksts New York Post ziņoja par vēl vienu neskaidrību sarunās. Pakistānas starpnieki paziņoja, ka apgrozībā ir vairākas dokumentu versijas. Tas liecina, ka vienošanās vēl nav nobriedusi. Nav zināms, vai atšķirības nāk no Amerikas Savienotajām valstīm, Irānas vai starpniekiem, kas cenšas rast risinājumu. Pakistāna parādās kā tilts, jo tiešās sarunas joprojām ir iestrēgušas. Donalds Trumps arī esot teicis, ka vēl ir par agru sūtīt sarunvedējus uz Islamabadu klātienes tikšanām. Stīvs Vitkovs un Džareds Kušners turpinātu strādāt pa tālruni un izmantojot netiešos kanālus. Attālums liecina par neusticēšanos. Vašingtona nezina, vai kāda Irānas frakcija, kas piekrīt kādam tekstam, spēs piespiest citu frakciju ievērot šo iekšējo sadalījumu. Tā ir viena no lielākajām Irānas problēmām. Valdība var runāt par sarunām, bet revolucionārā gvarde darbojas kā kara cietais kodols. Viena frakcija var pieņemt memorandu, lai glābtu ekonomiku, cita var noraidīt jebkādu urāna izvešanu, jo to uzskata par pazemojumu. Tikmēr ar režīmu saistītās grupas turpina izdarīt spiedienu ārpus Irānas robežām. Šādā vidē notika uzbrukumi Irākā, tostarp pret bāzi, kurā atradās amerikāņi un pret kurdu spēkiem. Teherāna vēlējās parādīt, ka joprojām spēj kaitēt amerikāņu interesēm, pats sarunu laikā. Donalds Trumps atbildēja ar tiešu draudu, saskaņā ar viņam piedāvāto paziņojumu. Irānai jāizpilda tas, par ko jau bija panākta vienošanās. Operācija Episkās dusmas varētu beigties, un Hormuza šaurums varētu tikt atkal atvērts visiem, tostarp pašai Irānai. Bet, ja Teherāna nepieņems, bombardēšana atsāksies vēl augstākā līmenī un ar lielāku intensitāti nekā iepriekš. Ziņojums bija adresēts Irānas vadībai, Persijas līcim un Ķīnai. Vašingtonu neplāno ļaut režīmam izmantot sarunas kā taktisku pauzi. Kamēr Irāna saglabā to pašu kodolu un reģionālo draudu, tā cenšas pretoties, jo joprojām atrodas spraugas blokādē. Viena no minētajām maršrutiem iet cauri Irānas un Pakistānas robežu, ko izmanto krājumu un naftas kontrabandai. Šī pāreja palīdz Teherānai iegūt laiku un pagarināt savu ekonomisko izdzīvošanu, taču tā neatrisina lielāko problēmu. Tas, ko tā nevar viegli izdarīt, ir uzturēt visu ekonomiku blokādes, sankciju, jūras spēku spiediena, bombardēšanas draudu un prasības nodot kodola materiālus apstākļos. Irānas mašinērija tiek spiesta no visām pusēm. Al Jazeera ziņoja no Irānas par inflāciju, nestabilu valūtu un ikdienas pārtikas preču cenu kāpumu. Olu, automašīnu, zelta un dolāra cenas ir kļuvušas par ielas sarunu tematu. Tirgotāji saka, ka situācija jau pirms pamiera bija slikta, bet ar nenoteiktību tā kļuva vēl sliktāka. Daži irāņi apgalvo, ka pat ja karš beigsies, ekonomikai varētu būt nepieciešama no 10 līdz 15 gadiem, lai atgūtos. Pats Irānas prezidents atzina cenu kāpumu un pieprasīja rīcību pret spekulācijām un uzkrāšanu. Vēl viens punkts parāda režīma iekšējo vājumu. Izplatītā informācija liecina, ka piekļuve internetam ir bloķēta vai nopietni ierobežota jau vairāk nekā 68 dienas. Neskatoties uz to, Irānas amatpersonas izplata ziņojumus un izmanto sociālos tīklus, kuriem liela daļa pašas iedzīvotāji nevar brīvi piekļūt. Tas atklāja režīma pretrunu. Ārēji tas runā tā, it kā būtu stingrs, bet iekšējo komunikāciju kontrolē, jo baidās no protestiem. Donalds Trumps arī komentēja, ka daudzi irāņi vēlētos sacelties pret režīmu, taču viņus apspiež iekšējie bruņotie spēki. Ekonomiskā krīze kopā ar blokādi un bailēm no jauna kara rada bīstamu vidi Teherānai. Citu valstu piemēri pastiprina to zaudējumu apmēru, no kuriem Teherāna cenšas izvairīties. Lībija 2003. gadā atteicās no savas masu iznīcināšanas ieroču programmas un vairs nekad nav spējusi iebiedēt rietumus tāpat kā agrāk. Sadama Huseina Irāka zaudēja militārās spējas, cieta no sankcijām, tika izolēta un galu galā kļuva ievainojama, kad viņu atturēšanas spēja vairs nebija pārliecinoša. Ziemeļkoreja izvēlējās pretēju ceļu, saglabāja savu kodola programmu un izmanto šo draudu līdz pat šodienai kā režīma izdzīvošanas vairogu. Irāna zina šos piemērus, tāpēc tā tik ļoti pretojas bagātinātā urāna nodošanai, inspekcijām pēc pieprasījuma un pazemes struktūru demontāžai. Bet, ja Irāna turpinās atteikties tagad, Trumps jau ir atstājis draudus gatavībā. Es esmu Milsona Alves News, un mans mērķis ir jūs katru dienu patiesi informēt. Ziņu saites ir atrodams video aprakstā. Nospiediet patīk šim video, abonējiet kanālu un beigās apskatiet komentārus, lai jūs vēl vairāk iesaistītos kopienā.
Milsons Alves,